Pirms spēles gaisā jūtams saspringums, kas ventspilniekiem liek sasparoties un būt gataviem spēlei. Mūsējiem līdzi atbraukuši atbalstītāji, taču nevar aizmirst, ka spēlējam pret mājiniekiem. Spēles sākums mūsējiem izskatās pārliecinoši. Strelnieks pirmais tiek pie bumbas un tik vien ir vajadzīgs, lai Žalgiras komandas vadoņi jau sāktu uztraukties. Taču uztraukumam ir pamats, jo Kuzminskas saviem tautiešiem ir gatavs parādīt, ka lietuviešu veiklība un ātrums, kas šosezon mīt Latvijā, un Huntera atlētisms ir spēks, no kā smagi jābaidās. Taču Kalnietis un Jankunas to tā neatstās, un tikpat cienīgus basketbola paņēmienus liek ventiņiem pretī. Un ar to vēl nav gana. Jankunas jau pēc brīža gūst vēl 2 punktus. Taču arī kurzemniekiem uz šo brīdi pieder jau iepriekš pieminētais Lietuvas varenais Kuzminskas, kas gūst grozu 2 punktu vērtē. Pēc minūtes pārtraukuma izskatās, ka veiksme spīd tikai uz vienu pusi – Brauna tālmetiens. Klidmāvičus spraudiens grozā no augšas, un atkal Brauna pārliecinošie 3 punkti. Liek Enzelim kļūt arvien domīgākam – 61-25 Žalgira labā. Pēc pirmā puslaika ventspilnieku nokārtās galvas vēl vairāk spēja ietekmēt ne tikai Žalgira karsēmeiteņu dejas, bet arī mājinieku izdomu bagātie līdzjūtēji. Otrajam puslaikam sākoties, Kalnietis un Kuzminskas turpina iedragāt Ventspils pašapziņu vēl dziļāk. Uz brīdi Kurzemes glābšanas riņķi izvelk Māris Gulbis, precīzi tālais, un pēc tam arī strēlnieku neveiksmīgā metiena izlabojums. Taču tas neliedz Pleistedam rādīt lietuviešu noskaņojumam piemērotus žestus. 108-55. Pirmajā pusfināla spēlē Žalgiris svin pamatīgu uzvaru pār ventspilniekiem un pierāda, ka ir galvenie favorīti uz uzvaru turnīrā. Uzvarētājiem rezultatīvākais Markus Brauns ar acīti, bet Mantam Kalnietim 14 punkti un 8 sekmīgas piespēles. Ventiņiem Hunters iemizoja 13, Vairogs 10, bet Gulbim 11 minūtēs 7 punkti un 4 bumbas.